Rīgas vārds ir viens no stiprākajiem zīmoliem Latvijas reģionā. Turklāt tas tradicionāli asociējas ar augstas kvalitātes prasībām. Tāpēc savulaik radās ideja par preču zīmi Rīgas marka. Tagad ir nodibināts arī uzņēmēju klubs Rīgas marka, ar mērķi izmantojot katra kluba dalībnieka kompetenci un kontaktus, veicināt biznesa mērķu sasniegšanu un uzņēmumu popularizēšanu, īpašu uzmanību pievēršot Latvijā ražoto augstas kvalitātes preču un pakalpojumu eksporta apjomu pieaugumam. 3 gadu atpakaļ, kad mēs sākām strādāt Rīgas domē, tad mēs sapratām, ka Rīgai ir ļoti daudz kontaktu ar dažādām pilsētām, gan Krievijā, Uzbekijā, Kazahijā, Ukrainā, Polijā un tā tālāk. Un šie kontakti, reģionālie kontakti Rīgā ir ļoti vēsturiski un ļoti stipri. Un līdz ar to Rīga šo var atbalstīt, izveidot tādu kā platformu, lai uzņēmēji varētu meklēt šos kontaktus tieši reģionālā līmenī. Un tad mēs domājam, kā to izdarīt. Un viens no šādiem veidiem bija, kā mēs esam lepni par savu pilsētu, par savu Rīgu, un Rīgas vārds skan visā Eiropā. Tātad mēs domājām, ka tas pat varbūt ir drusku kritiski pret ekonomikas ministriju, jo tā mūsu darbība lielā mērā ir daudz praktiskāka, un mēs vairāk varam sekmēt to. Mēs izdomājām šo Rīgas marku kā tādu preču zīmi, kā kvalitātes zīmi visām, kas ir saistīts ar Latvijas produkciju, lai sekmētu viņas ieiešanu citos tirgos. Bet skaidrs, ka Ušakovs vai Amerikas nepārdos melno balzām vai melno maizi vai rupmaizi vai teiksim, nezinu, šprotis. Tas ir jādara profesionāļiem. Un mēs pēc tam, kad jau tas viss ideja tika aprobēta, mēs bijām pārunājuši arī saviem partneriem citās valstīs, mēs slēdzām līgumu un nodevām šo ideju, šo marku Rūpniecības tirdzniecības kamerai. Jo viņi ir tie praktiķi, kas arī to visu viež dzīvē. Un šis solis par uzņēmēju klubu dibināšanu īstenībā ir tas jau nākošais kvalitatīvais solis, kad mēs ejam jau praktisko izpildījumu. Tas nozīmē, Rūpniecības kamera ir radījusi jau tālāko interesi, ir dibinājums šim klubam. Mēs Rīgas pilsētā radām platformu, radām apstākļus, lai šī attīstība varētu notikt. Vienalga, vai tā būtu Ķīna, vai tā būtu Krievija. Bet mēs viņu radām, mums ir savi kontakti. Mums šie kontakti visu laiku ir bijuši, un mēs vienkārši varam šodien dot iespēju attīstīt. Līdz ar to tas, kas patreiz notiek, ir konkrēti uzņēmēji vēlme apvienoties. Mēs stāvam blakus. Live Rīga šobrīd ir nevis doma, bet Live Rīga ir viens no dibinātājiem, jo mēs reklamējam Rīgu. Mēs ar savu portālu, ar savu Rīgas reklāmu piesaistām vēl papildus uzmanību. Tirdzniecības Rūpniecības kamera attiecīgi veic to praktisko profesionālo darbu, bet iegūst jau viss. Jo Rīga šodien ir motors Latvijas ekonomikai. Līdz ar to, sekmējot Latvijas produktu noiet, mēs sekmējam darbvietas un visas nodokļus un viss, kas saistīts ar Latvijas ekonomikas tālāk attīstību. Redzēt, kā vēsturē ir, kad biznesa cilvēku uzņēmēji vienmēr apvienojas kaut kādā kopumā, lai ietekmētu savas tautas valsts attīstību. Tādā virzienā, kā viņi uzskata par to viņiem vajadzīgā virzienā varbūt. Pēdējos gados Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera ir ļoti sasniegusi tādu ļoti labu līmeni. Ar viņu rēķinās, ar viņu runā, gan valdībā, gan ekonomikas ministrijā, kas ir valdības sastāvdaļa, protams, gan saimā, gan arī, teiksim, prezidenta līmenī. Un tā ideja, kas klubam ir faktiski, lai Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera nāktu klajā ar ļoti labi sagatavotu priekšlikumiem priekš mūsu valdības, saimnes un arī prezidenta. Tā ir tā ideja. Jo pat par Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera, kā jūs zināt, ir izaudzinājusi mūsu valsts prezidentu, vairākus ministrus. Bet tajā pašā laikā gribētos, kad ir kaut kāds kodols, kas ģenerē kaut kādas idejas, un otrkārt, kas kaut ko palabo Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras nostāja vienā otrā jautājumā. Tāda ir tā doma klubam. Un es to domu, protams, atbalstu. Līdz ar to es arī iesaistījos klubu veidošanā un esmu klubu dalībnieks. Uzņēmēji ir sanākuši kopā. Uzņēmēji investē savus resursus, savu laiku, savas idejas, savu enerģiju, savus kontaktus, tā, lai mēs varam piepildīt gan preču zīmi, gan arī šo ietekmi, šo komerclobiju, bet kad uzņēmējiem ir kontakti, gatavojot
šīs dienas runa, mums izkristalizējās viena ļoti, manuprāt, ļoti laba tēze, kas ir, mēs esam ļoti integrēti ar elektroniku. Mums ir viss pieejams tagad. Biznesu organizēt e-vidē ir ļoti labi, bet labākās idejas top tiekoties klātienē. Tas ir neizbēgami, ja, un to pierāda dzīve. Ja. Līdz ar to šis ir stāsts, ka ar šo mēs atsvešanamies savā starpā, jo mēs sarunājamies, ja, telefoniski, Skype, bet nav šīs tikšanās. Un ja šī tikšanās ir saprotama, viņi ir atvērti. Ja. Strādājot pie šī kluba, es zinu, ka ir vēl biznesa klubi, bet par viņiem mēs neviens neko nezinām. Tāpēc, ka viņi negrib parāda, ka viņi nāk kopā, ka viņi strādā, viņiem kaut kas interesē kaut kas vairāk kā tikai personīgais bizness. Ja. Bet šeit tā kā nav problēma. Šeit mums ir saprotams mērķis, saprotams, kā mēs uz viņu ejam, ja, un attiecīgi tas ir tas, ko mēs arī esam gatavi izstāstīt sabiedrībai. Šeit nav jauns politisks spēks. Šeit ir uzņēmēji, kas grib nodarboties ar biznesu, bet kuri grib ietekmēt to biznesu vidi. Lai katru reizi nākot jaunam politiskam spēkam, viņiem nebūtu jāpiedalās eksperimentā, kas saucās nodokļu reforma un vispārējais, ja, kas mums nāk no katra jauna politiķa, kas grib pierādīt, pierādīt saviem vēlētājiem, ka viņi pilda solījumus. Protams, ka tas ir zināms lobijs. Un nevajag kautrēties no tādiem vārdiem, varbūt nepierastiem mūsu ausīm. Bet tāds ir, lobēt labu ideju nav nekas slikts. Un biznesā ir tā, ja tu darbojies valsts un tautas labā un pelnot naudu te pašā laikā, tas jau ļoti labi. Cita lieta, ka tu mēģini naudu nopelnīt, darbojoties kādos citos virzienos, vai ne? Tā kā es domāju, ka lobēt labu projektu, lobēt labu ideju, es domāju, kas var būt vēl labāks. Mūsu valstī, kaut gan varbūt nav liela valsts, bet mēs esam pārstāvēt visās nozarēs. Un es tā kā enerģētikas nozares pārstāvs, protams, es mēģināšu caur klubu, caur Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameru, teiksim, atklāt, lobēt tās idejas un tos tādā veidā redzēt manu redzējumu, kā enerģētikai būtu jātīstās Latvijā. Tas ir normāli, tā kā es domāju, un citu uzņēmēji darīs kaut ko līdzīgu. Un tad jau kaut kā veidosies kaut kāda sinerģija, lai mūsu valsts un tauta labāk attīstītos. Es redzu, ka jau liels panākums būs tas, ka daudz nozaru biznesmeni satiksies, uzņēmēji satiksies un runās savā starpā par lietām. Brīvā atmosfērā, nepiespiest pie kafijas vai konjaka glāzes. Es domāju, ka tas ir normāla situācija. Tā notiek citās valstīs. Te jāsaka, ka mēs neko jaunu neizveidojam. Lieta jau tāda, ka tādas lietas notiek jau 1000 gadus senas ir, kad cilvēki apvienojas kaut kādos klubos, organizācijās, partijās, nav svarīgi, kā tas saucās, kaut kādās struktūrās. Tā kā nekas tāds jauns sauns, un Eiropā un pasaulē tādas lietas notiek. Un, kā tas klubs dzīvos, tā lēnā garā redzēsim. Šobrīd uzņēmēju kluba dalībnieku vidū ir biznesa augstskola Turība, Sijā Saules aptieka, Sijā Itera Latvija, Sijā CBB konsultāciju birojas un Sijā mini pasāža. Jāatzīmē gan, ka šobrīd jau notiek intensīvas pārunas ar citiem uzņēmējiem par iesaistīšanos klubā, stiprinot vēl vairāk kluba darbību virzībā uz izvirzīto mērķu sasniegšanu. Jāpiebilst arī tas, ka uzņēmēju klubs administrē preču zīmi Rīgas marka. Preču zīme Rīgas marka ir oficiāli reģistrēta Rīgas pilsētai piederoša preču zīme, kuru plānots piešķirt augstas kvalitātes produktiem un pakalpojumiem. Preču zīme Rīgas marka un ar to mārķētās produkcijas priekšrocības tiks popularizētas visos Latvijas prioritārajos eksporta tirgos, sniedzot preču zīmi izmantojošiem uzņēmumiem un pakalpojumu sniedzējiem lielākas iespējas eksporta attīstīšanai. Es gribu teikt, Rīga, mēs esam lepni par savu pilsētu, un mēs radām šo platformu ar saviem kontaktiem, ar savu, teiksim, aktivitāti, ko dara politiķi. Tālāk ir uzņēmēji. Vai jūs to spēsiet izmantot, vai jums būs iespēja, teiksim, tālāk to visu attīstīt. Tas jau ir viņa rokās. Emblēma un viss, kas tagad ir, klubs, zīme, kvalitātes zīme Rīga, tas viss ir ļoti forši. Galvenais, lai tālāk tas viss izdodas. Novēlējums ir viennozīmīgi, ka tas ir tikai dibināšana, tātad viss ir pašu rokās. Gribēsim, mēs sasniegsim. Sēdēsim mājās, skatīsimies televizoru, ja? Mūs kāds cits sasniegs. Sižets tapis sadarbībā ar uzņēmumu Itera Latvija.